Mans vārds ir Elīna Bērziņa. Es esmu UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas izglītības sektora vadītāja. Un šodien es pastāstīšu par mākslīgā intelekta ētiku. Mākslīgais intelekts pēdējo gadu laikā ir ienācis mūsu ikdienā un izglītībā ar nepieredzētu ātrumu. No sarunu botiem, kuri dažu sekundžu laikā var atbildēt uz mūsu jautājumiem, līdz rīkiem, kuri ģenerē attēlus, rakstus vai mācību materiālus. Mākslīgais intelekts kļūst arī par ikdienas realitāti skolās. Un, protams, tas sniedz skolotājiem, skolēniem daudz jaunu iespēju, taču vienlaikus rada arī daudz izaicinājumus un riskus. Runājot par mākslīgā intelekta ētiku, sarunās ar pedagogiem, es neredz saskaros ar priekšstatu, ka mākslīgā intelekta ētika tas ir jautājums par to, vai skolēni un studenti izmanto šos rīkus, lai krāptos mācību procesā. Protams, akadēmiskā godīguma jautājums ir ļoti svarīgs, tomēr mākslīgā intelekta ētika ir plašāka par to. Tā runā par tādiem jautājumiem kā cilvēktiesības, taisnīgums, privātums, kultūra daudzveidība, un arī par to, kā mēs kā sabiedrība nospraužam robežas tehnoloģijai, kas tiešākā mērā ietekmē mūsu zināšanas, mūsu attiecības, to, kā mēs komunicējam, to, kā mēs līdzpastāvam. Tas nav jautājums tikai par to, ko mākslīgais intelekts drīkst vai nedrīkst darīt. Tas ir arī par to, kā mēs kā cilvēki, kas šīs tehnoloģijas veido un patērē, pieņemam lēmumus. Šajā video es paskaidrošu, kāpēc mākslīgā intelekta ētika ir īpaši svarīgs jautājums izglītībā, un kāpēc tas nav tikai kāds tehnisks jautājums, bet ļoti tiešā veidā saistīta ar vērtībām, ko mēs nododam skolēniem. Mēs aplūkosim 4 lielus izaicinājumus: datu un privātumu jautājumu, aizspriedumus un nevienlīdzību, monokultūras risku un uzticamību šīm mākslīgā intelekta sniegtajām atbildēm. Iepriekšējā video mēs jau detalizētāk aplūkojām cilvēku centrētu domāšanas principus, jeb šo te pieeju, kuras centrā vienmēr būs cilvēka vajadzības, cilvēka pieredze, cilvēka labklājība. Šajā video es tikai gribu īsi atsvaicināt šo domu un pastāstīt, kā tā saistās ar mākslīgā intelekta ētiku, īpaši jau izglītībā. Cilvēka centrēta domāšana, cilvēka centrēta pieeja nozīmē to, ka izmantojot un veidojot tehnoloģijas, mēs kā centrālo jautājumu neliekam to, ko šīs tehnoloģijas, piemēram, mākslīgais intelekts spēj paveikt. Centrālais un nozīmīgākais jautājums ir, kā tās ietekmē mūs kā cilvēkus un sabiedrību kopumā. Mēs vērtējam, piemēram, ne tikai mākslīgā intelekta efektivitāti vai ātrumu, bet arī to, kā šī tehnoloģija veicina cilvēku labklājību, cieņu, vienlīdzību, vai tieši pretēji, vai tā neveicina lielāku nevienlīdzību un neveido kādas jaunas barjeras vai plaisas starp mums kā cilvēkiem, kopienām vai pat valstīm. Runājot par mākslīgā intelekta ētiku izglītībā, cilvēku centrēta domāšana mums palīdz uzdot pareizos jautājumus. Piemēram, vai šis mākslīgā intelekta rīks sniedz vienlīdzīgas iespējas visiem skolēniem, arī tiem no mazāk pasargātām grupām? Vai tas respektē skolēnu privātumu un viņu kultūras identitāti, vai tas palīdz viņiem mācīties kritiski domāt, vai tieši pretēji patērēt tikai gatavas atbildes. Cilvēku centrēta domāšana mums atgādina, ka tehnoloģija nav pašvērtība. Tā ir rīks, kas ir jāpielāgo cilvēku vajadzībām. Un tāpēc mums ir jāspēj ne tikai izmantot dažādi mākslīgā intelekta rīki, bet arī izprast kontekstu ap tiem, saprast tajā iestrādātās vērtības, veidotāju mērķus un arī iespējams pastāvošos riskus. Skeptiķi varētu jautāt, kāpēc mums vispār ir jārunā par mākslīgā intelekta ētiku izglītībā? Skolu vide jau tā ir piesātināta ar mācību vielu, ar dažādiem uzdevumiem un atbildībām. Taču tieši skolas vide ir tā vieta, kur mēs ne tikai apgūstam faktus, bet skolēni veido arī savas vērtības sistēmas. Viņi mācās jau šīs pieminētās lietas, taisnīgumu, cieņu, atbildību. Un ja pasaule, kurā viņi dzīvos, būs cieši savijusies ar mākslīgo intelektu, tad mums ir jāsagatavo šī jaunā paudze ne tikai tehnoloģiju lietošanai, bet arī kritiskai izpratnei un atbildīgai veidošanai. Mākslīgais intelekts nav kāda nākotnes prognoze, tas ir klātesošs jau te un tagad, un jau šodien būtiski ietekmē to, kā mēs meklējam informāciju, kā mēs mācāmies, kā mēs komunicējam. Tas rada tekstus, attēlus, sniedz rekomendācijas, un tas arī ļoti būtiski ietekmē informācijas plūsmu tiešsaistē, īpaši sociālo mediju platformās, kas neizbēgami
veido arī mūsu izpratni par pasauli. Skolēni ar šiem rīkiem sastopas jau tagad, ikdienā, bieži vien ātrāk un intensīvāk nekā skolas un izglītības sistēmas spēj pielāgoties. Un šajā situācijā skolai rodas tāds divējāds uzdevums. Pirmkārt, skolēniem ir jāiemāca, kā mākslīgo intelektu lietot droši, efektīvi, mērķtiecīgi, saprast tā iespējas, izaicinājumus, riskus, ierobežojumus. Un tas nenozīmē tikai pārbaudīt to iegūto atbildi vai paskatīties, cik uzticami ir avoti. Tas nozīmē arī nezaudēt savu balsi, nezaudēt savu radošumu. Un skolēniem ir svarīgi apzināties, ka tehnoloģija var palīdzēt radīt idejas, var palīdzēt strukturēt mūsu darbus, taču lielā vērtība rodas tad, kad mēs tajā ieliekam savu skatu punktu, savu pieredzi un savu iztēli. Otrkārt, ir tikpat svarīgi mācīt par pašas tehnoloģijas ietekmi uz sabiedrību. Ir jāmāca, ka tehnoloģijas vienmēr ievieso vērtības. Tās, kas ir to izstrādātāja vērtības, vai tās, kas ir apmācības datu pamatā. Un skolēniem ir jāsaprot, ka mākslīgais intelekts nevar būt neitrāls. Aiz tā vienmēr stāv cilvēki, uzņēmumi, varbūt pat kādi politiski lēmumi, kas nosaka, kādus datus mēs izmantojam, kādus datus mēs neizmantojam, un kuri no rezultātiem tiek uzskatīti par pareiziem. Pārāk bieži tiek uzdots jautājums, kā šī jaunā tehnoloģija ietekmēs izglītību. Un tas liek domāt, ka izglītība ir tikai tāds pasīvs novērotājs, kas gaida, kā tad šī jaunā tehnoloģija to pārveidos. Taču svarīgāk ir uzdot nedaudz citu jautājumu. Kā tā izglītība, ko mēs veidojam šodien un nodrošinām šodien, ietekmēs to, kāda tehnoloģija būs rīt? Šis skatījums atgādina, ka izglītība nav tikai pielāgošanās jaunām iespējām, bet tā ir aktīva nākotnes virzītāja. Un ja mēs skolās šobrīd mācām bērniem kritiski domāt par mākslīgā intelekta attīstību, pieprasīt privātumu, prasīt taisnīgumu un cienīt kultūru daudzveidību, tad viņi kā nākamie tehnoloģiju eksperti, zinātnieki, uzņēmēji, politikas veidotāji attīstīs un aizstāvēs tehnoloģijas, kuras iemiesos tieši šīs vērtības. Mākslīgā intelekta sistēmas balstās uz datiem. Tas mācās no visa, ko cilvēki ievada un izmanto šos datus, lai radītu atbildes, prognozes, ieteikumus. Un šis process varētu šķist vienkāršs, bet aiz tā stāv būtiski ētikas jautājumi. Pirmkārt, no kurienes šie dati ir iegūti, no kurienes tie nāk, un kas tad notiek ar tiem datiem, ko ievedām mēs kā lietotāji. Daudzas populārās mākslīgā intelekta sistēmas tiek apmācītas ar milzīgām datu kopām, kas ir iegūtas no interneta, no sociālo mēdīju platformām, no fórumiem, no publiskām vietnēm, no digitālām bibliotēkām. Un šo datu izcelsme bieži vien nav caurskatām. Mēs nezinām, vai šie dati ir iegūti ar atļauju, vai tie satur kādu privātu informāciju, vai tie atspoguļo kaut kādu noteiktu kultūras vai politisko skatījumu. Mēs arī nevienmēr zinām, no cik kvalitatīviem resursiem, uzticamiem avotiem šie dati ir iegūti, vai un kādas kļūdas un aizspriedumus tie satur. Kad skolēni izmanto mākslīgā intelekta rīkus, šī situācija kļūst vēl sarežģītāka. Viņu ievadītie teksti, jautājumi un arī attēli var tikt saglabāti un izmantoti, lai apmācītu tālāk sistēmu. Tas nozīmē, ka personīga informācija, pat ja tā ir netīšām ievadīta, nonāk milzīgās datu kopās, kuras nākotnē tiek izmantotas, lai radot jaunus modeļus. Un skolēni un skolotāji bieži vien šo neapzinās, un sabiedrība kopumā varbūt šo neapzinās, jo rīku privātuma politika bieži vien ir ļoti sarežģīta vai neskaidra. UNESCO rekomendācijā par mākslīgā intelekta ētiku ir uzsvērts, ka valstīm ir jāveido datu pārvaldības un privātuma aizsardzības stratēģijas, kas garantē cilvēku tiesības uz privātumu, kas novērš jebkādas bažas par iespējamu mākslīgā intelekta veiktu uzraudzību un nodrošina to, ka cilvēki nezaudē kontroli pār saviem datiem. Tomēr realitātē liela daļa šādu tehnoloģiju pieder globāliem uzņēmumiem, kas darbojas pēc saviem ieskatiem un saviem noteikumiem, kas bieži vien ir komerciāli vērsti. Mākslīgais intelekts bieži vien tiek uzskatīts par objektīvu, jo to rada matemātiski algoritmi. Taču tas ir maldīgs priekšstats. Mākslīgais intelekts vienmēr atspoguļo datus, ar kuriem tas ir ticis apmācīts. Un šajos datos jau ir iestrādāti dažādi cilvēku aizspriedumi, pastāvošas nevienlīdzības. Un rezultātā tehnoloģija tos vai nu atkārto, vai vēl sliktāk pastiprina.
Viens no tādiem redzamākajiem un varbūt vieglāk uztveramajiem mākslīgā intelekta aizspriedumu piemēriem ir dzimuma stereotipi. Attēlu ģenerēšanas testos, ievadot norādi uzīmē man inženieri, mēs visdrīzāk saņemsim vīriešu attēlu. Savukārt, ja uzdevums būs uzīmē man mājkalpotāju vai apkopēju, attēls, ko mēs saņemsim, visdrīzāk būs sievietes tēls. Šis ir tikai tāds virspusējs piemērs, kas ļoti vizuāli parāda, kā mākslīgais intelekts iet kopā ar tādiem pastāvošiem dzimuma stereotipiem, taču šī problēma var būt daudz dziļāka. Šī pati aizsprieduma loģika var ietekmēt arī to, kādas atbildes mākslīgais intelekts sniedz. Un, piemēram, ja jaunas meitenes vai jaunas sievietes konsultēs ar kādu mākslīgā intelekta rīku par nākotnes karjeras izvēli vai nākamajiem karjeras soļiem, šī sistēma var piedāvāt profesijas ar zemāku atalgojumu, ar mazāku atbildības līmeni, jo apmācības datos atspoguļojas kaut kādas vēsturiskas nevienlīdzības starp dzimumiem darba tirgū. Un rezultātā šāda klusā diskriminācija var tikai nostiprināt vai pat veicināt kaut kādas pastāvošas plaisas, nevis tās mazināt. Šādu piemēru par dažādām diskriminētām grupām ir daudz, un ja treniņu dati satura vēsturiskas diskriminācijas pēdas, tad šie aizspriedumi var tikt normalizēti un tikai novest pie tā, ka mākslīgais intelekts atkārtoti un pastiprināti diskriminē tās pašas grupas, kuras jau vēsturiski ir bijušas nepamatot apdalītas. Izglītībā šī diskusija ir ļoti svarīga. Skolēniem ir jāmācās kritiski vērtēt atbildes un uzdot jautājumus. Kāds skatu punkts šeit ir atspoguļots, kuras balss šeit trūkst, kas šeit nav pārstāvēts, un tikai tad mākslīgais intelekts kļūst par rīku, kas nevis atkārto pagātnes aizspriedumus, bet palīdz veidot taisnīgāku nākotni. Viens no nozīmīgākajiem mākslīgā intelekta ētikas izaicinājumiem ir monokultūra. Tā ir situācija, kad globāli izmantotas tehnoloģijas ir būvētas uz vienas vai dažu dominējošu kultūru un valodu pamata. Mūsdienu mākslīgā intelekta sistēmas ļoti lielā mērā ir apmācītas ar datiem angļu valodā, kas nāk no rietumu valstīm. Un tas nozīmē, ka to iekšējā domāšana, to piemēri, vērtības, pieņēmumi veidojas no salīdzinoši šaura kultūras loka. Un šāda pieeja rada īpaši liels problēmas kultūrām un valodām, kas ir mazāk pārstāvētas, jo tās jau tā atrodas apdraudētā situācijā, piemēram, pirmiedzīvotāju kopienas. Lielie valodu modeļi salīdzinoši slikti pārzina mazas valodas, un dažkārt apmācības datos vispār tās nav iekļautas, vai tās ir iekļautas izmantojot ļoti niecīgu datu apjomu, un rezultātā rodas dažādi kļūdaini tulkojumi, nepilnīgi fakti, tādi stereotipiski atspoguļojumi, taču problēma arī dziļāka. Tulkošana nav tikai viena vārda pareizā tulkojuma atrašana citā valodā. Tā ir arī pasaules skatījuma, vēsturisko pieredžu, kultūras kontekstu nodošana. Daudzām valodām ir jēdzieni, kas nav tieši iztulkojami. Piemēram, vārdi, kas apraksta kādus dabas ciklus, kopienas saikni ar dabu vai kosmosu, vai kādus unikālus sociālus rituālus. Un, kad šie koncepti pazūd digitālajā tulkojumā, pazūd arī daļa no kultūras izpratnes un identitātes. Un tas padara šīs kultūras un valodas principā neredzamas digitālajā pasaulē. Šāda monokultūra rada risku, ka jaunieši neapzināti var pieņemt šo dominējošo kultūras skatījumu kā universālu, kā vienīgo. Bet mazās kultūras un valodas kļūst arvien vairāk marginalizētas. Vēl viens būtisks jautājums mākslīgā intelekta izmantošanā izglītībā ir informācijas avotu uzticamība. Atšķirībā no meklētāju programmām, kuras mums piedāvā vairākus rezultātus no dažādiem avotiem, mākslīgais intelekts bieži vien sniedz tikai vienu atbildi. Un tā var būt gramatiski pareiza, labi noformulēta, ļoti pārliecinoša, bet mēs nezinām, no kādiem avotiem nāk šī pamatinformācija, un vai tajā nav kādu kļūdu un aizspriedumu. Šāda vienas atbildes pieeja rada dažādus riskus. Skolēni var uzskatīt mākslīgā intelekta teikto par absolūtu patiesību un nemeklēt papildus avotus, taču algoritmi var arī halucinēt. Tie var izdomāt faktus, kas izklausās ļoti ticami, bet patiesībā ir gaužām aplami. Vēl viens mazāk apspriests risks ir nezināma cenzūra. Mākslīgais intelekts var izvairīties runāt par noteiktiem tematiem, ne tikai kļūdu vai datu trūkumu dēļ, bet apzināts filtrēšanas vai politisku ierobežojumu dēļ. Piemēram, kādu laiku atpakaļ plašu diskusiju izraisīja mākslīgā intelekta chatbots DeepSeek,
kur izstrādājis kāds Ķīnas tehnoloģiju uzņēmums. Un sākotnēji tas izpelnījās uzmanību ar savu augsto veiktspēju un ātrumu, taču drīz lietotāji pamanīja, ka jautājot par politiskām tēmām, kuras Ķīnā tiek uzskatītas par sensitīvām, piemēram, par 1989. gada protestiem vai Taivānas neatkarības jautājumu, chatbots sniedz tādas diezgan izvairīgas un vienpusīgas atbildes. Un dažos gadījumos DeepSeek pat vienkārši atteicās runāt par šo tēmu, savukārt citos atkārtoja Ķīnas valdības oficiālo nostāju, piemēram, apgalvojot, ka Taivāna ir neatņemama Ķīnas teritorijas daļa. Tāpēc skolēniem ir jāmāca kritiskā domāšana un informācijas pratība, vienmēr uzdot jautājumu, kurš ir teicis šo informāciju, ko mēs zinām par tās izcelsmi, un vai pastāv kādi alternatīvi viedokļi un alternatīvi avoti, kur mēs varam pārbaudīt un salīdzināt šo informāciju. Mērķis nav radīt neusticēšanos tehnoloģijai, bet gan iemācīt skolēniem redzēt tās ierobežojumus un iespējamos slēptos filtrus. Un tikai tā skolēni var izmantot mākslīgo intelektu kā rīku, nevis uztvert to kā vienīgo autoritāti zināšanu pasaulē. Runāt par mākslīgā intelekta ētiku nenozīmē tikai izskaidrot, kā darbojas algoritmi vai kā lietot jaunākos rīkus. Tas nozīmē mācīt arī attieksmi, kādus jautājumus uzdot un kādas vērtības mēs ienesam tehnoloģijās, gan tās lietojot, gan tās veidojot. Mākslīgā intelekta ētika izglītībā ir saruna par to, kādu nākotni mēs kopā veidojam. Nevis tehnoloģiju pašu dēļ, bet lai tās kalpotu taisnīgai, iekļaujošākai un cilvēciskākai sabiedrībai.